Sveiki! Tiem no jums, kuri nav pazīstami ar Startautisko tirdzniecības palātu, es domāju, ka būtu noderīgi sniegt īsu pārskatu par šiem pakalpojumiem. Tas arī palīdzēs sniegt kontekstu šim atskaņošanas sarakstam un izskaidros, kāpēc ICC Ukraina popularizē programmu Atjaunot Ukrainu. Jūs redzēsiet, ka ICC Ukraina ir daļa no starptautiska tīkla, kam nav līdzvērtīgu biznesa pasaulē. Tas mums sniedz spēku, dziļumu un plašu sasniedzamību, lai nodrošinātu jums nepieciešamo atbalsta līmeni gan Ukrainā, gan ārvalstīs. Ja jums jebkāda iemesla dēļ ir nepieciešams ar mums sazināties, mūsu kontaktinformāciju atradīsiet zemāk. Labi, apskatīsim, ko šis video aptvers. Kā norādīts šeit, prezentācijā tiks apskatīts viss, sākot no tā, kas ir Startautiskā tirdzniecības palāta, kāda ir mūsu pamatmisija un kā mēs sasniedzam savus mērķus, Ženēvas manifests un tā nozīme programmas Atjaunot Ukrainu ietvaros, kā arī ICC startautiskā struktūra. Pēc tam mēs aplūkosim ICC klātbūtni Ukrainā un to, ko mēs darām. Es arī izklāstīšu pakalpojumu klāstu, ko mēs piedāvājam gan vispārīgi, gan konkrētiem biznesa sektoriem. Labi, tad apskatīsim pirmo tēmu. Kas ir Startautiskā tirdzniecības palāta un kas to padara īpašu? Jā, ICC tika dibināta Parīzē pirms vairāk nekā 100 gadiem un tagad ir lielākā un daudzveidīgākā uzņēmējdarbības organizācija pasaulē, pārstāvot vairāk nekā 45 miljonus uzņēmumu vairāk nekā 170 valstīs. Mēs esam galvenā reālās ekonomikas balss dažādās starpvaldību organizācijās, sākot no Pasaules tirdzniecības organizācijas līdz ANO, kur ICC ir vienīgā uzņēmējdarbības organizācija ar novērotāju statusu. Mūsu globālā tīkla spēks ļauj mums noteikt noteikumus un standartus, kas katru gadu atvieglo vairāk nekā 10 triljonu ASV dolāru tirdzniecību. Mēs esam arī vadošais privātais globālo strīdu risināšanas pakalpojumu sniedzējs. Tas viss padara mūs īpašus, jo mums ir pieredze, zināšanas, kompetence un globāls tīkls, lai panāktu rezultātus. Mēs neesam tikai diskusiju platforma. Šajā atskaņošanas sarakstā jūs dzirdēsiet par vairākiem projektiem, kas saistīti ar starptautiskās tirdzniecības digitalizāciju un to nozīmi. Es varu apstiprināt, ka mēs esam šo notikumu centrā. Sadarbojoties ar mums, jūs nodrošināsiet, ka esat informēti par izmaiņām vēl pirms tās notiek, un tādējādi būsiet labi sagatavoti, lai izmantotu šīs pārmaiņas savā labā. Kā redzēsiet, mēs izmantojam savu pozīciju un ietekmi, lai veicinātu Ukrainas atjaunošanu gan Ukrainā, gan ārvalstīs. Lai nu kā aplūkosim mūsu pamatdarbības un misiju. ICC ir 5 pamatdarbības, kas visas saistītas ar starptautiskās tirdzniecības izaugsmi ilgtspējīgā, godīgā un miermīlīgā veidā. Tās ir veicināt globālo tirdzniecību, veicināt piekļuvi taisnīgai tiesai un cieņu pret tiesiskumu, pātrināt ilgtspējību un rīcību klimata jomā, veidot un attīstīt atvērtu, uzticamu un savietojumu digitālo ekonomiku, stiprināt daudzpusēju sadarbību. Nākamajā slaidā, kas aptver 2023. Gada Ženēvas manifestu, jūs redzēsiet mūsu apņemšanos atkārtot apliecināt šīs vērtības. Ženēvas manifests pārņem mūsu pamatmisiju un izklāsta to mūsdienu izaicinājumu un iespēju kontekstā. Īpaši mēs paplašinām savu atbalstu, lai palīdzētu mazajiem uzņēmumiem kļūt konkurētspējīgākiem, nodrošinot piekļuvi globālajām vērtību ķēdēm. Īpaši mēs esam apņēmušies paplašināt digitālo rīku izmantošanu, veicināt digitālās tirdzniecības standartu ieviešanu, nodrošināt rīkus, kas palīdz uzņēmumiem ieviest ilgtspējīgas prakses, atvieglot MVU piekļuvi tirdzniecības finansējumam, veicināt sieviešu ekonomisko iespēju paplašināšanu, nodrošināt koordinēt uzņēmējdarbības reakciju uz krīzēm un katastrofām, kā arī veicināt uzņēmumu savstarpējo sadarbību. Mūsu Ženēvas manifests nav parasta darba kārtība. Šie 7 apņemšanās punkti uzsver aicinājumu uz atjaunotu multilaterālismu, kopīgu rīcību un jaunu sadarbības garu, lai globālā tirdzniecība patiesi kalpotu cilvēkiem un mūsu planētai. Ženēvas manifests ir spēcīgs tirdzniecības kameru solījums atjaunot starptautisko tirdzniecību ar jaunu apņemšanos par multilaterālismu miera un labklājības vārdā. Tas vēl vairāk uzsver ICC Ukrainas mērķus tās globālajā eksporta veicināšanas programmā, taču ar vārdiem vien nepietiek. Kā mēs sasniegsim savus mērķus? Apskatīsim to nākamajā slaidā. Lai sasniegtu savus mērķus, mums jābūt savienotājiem. Mēs apkalpojam un mobilizējam globālu uzņēmumu un aizstāvi tīklu. Mēs izlīdzinām globālo konkurences vidi, nodrošinot spēcīgu aizstāvību, caurspīdīgu standartu noteikšanu un efektīvu strīdu risināšanu. Iekļaujoši, mēs paplašinām uzņēmēju un visu izmēru uzņēmumu iespējas un kapacitāti, sākot no mazām jaunizveidotām kompānijām līdz pat pieredzējušiem nozares līderiem. Līderi, mēs nosakām zelta standartu efektīvai uzņēmējdarbībai, pateicoties mūsu plašajai pieredzei, zināšanām un tīklam, un to darām ar pilnīgu neatkarību un godīgumu. Pārveidotāji, mainoties laikam ar vien straujāk, arī mēs maināmies līdzi. To darot, mūs atbalsta ne tikai mūsu globālais tīkls, bet arī mūsu mantojums.
ICC izstrādā un apstiprina starptautiskās tirzniecības noteikumu globālos standartus, piemēram, Incoterms 2010 un jauno Incoterms 2020 izdevumu. Mēs arī izstrādājam un apstiprinām standartizētas tirzniecības finansēšanas un starptautiskās tirzniecības līgumus. Šīs aktivitātes starptautiskā līmenī ir iespējams, pateicoties mūsu Nacionālo komiteju atbalstam. Nākamajā slaidā es paskaidrošu, kā šīs Nacionālās komitejas iekļaujas mūsu starptautiskajā struktūrā. Nacionālās komitejas, no kurām viena ir ICC Ukraina, sastāv no dalību uzņēmumiem un uzņēmējdarbības asociācijām ar starptautiskām biznesa interesēm. Tās ir pārstāvētas ICC Pasaules padomē un piedalās ICC starptautiskajā darbībā. Tās sadarbojas ar saviem biedriem, lai risinātu uzņēmējdarbības vides jautājumus un nodotu savus uzņēmējdarbības viedokļus nacionālajām valdībām. Šo viedokļu pārstāvēšana arī ICC starptautiskā līmenī ļauj ICC internacionāli tiekties uz globālu uzņēmējdarbības konsensu jautājumos un praksēs, kas ir nozīmīgas pasaules tirzniecībai. Jāatzīmē, ka Nacionālās komitejas ir neatkarīgas no valdības ietekmes. Tātad, kādi ir biedru ieguvumi individuālajiem biedriem? Par tiem es pastāstīšu nākamajā slaidā. Biedru ieguvumi ir jūtami divos līmeņos. Starptautiskā līmenī jūs kļūstat par daļu no pasaulē lielākās uzņēmējdarbības organizācijas. Jūs gūstat labumu no mūsu īpašajām saitēm ar galvenajām starpvaldību organizācijām, tostarp ANO, Pasaules tirzniecības organizāciju, G20, B20 un citām. Jūsu uzņēmējdarbības pozīcijas tiek nodotas nacionālo valdību uzmanībai 170 valstīs. Ir arī dažādi biedru ieguvumi nacionālā līmenī, bet par tiem es pastāstīšu vēlākā slaidā. Vispirms es vēlētos aprakstīt ICC Ukraina un tās pozīciju Ukrainā. ICC Ukraina tika dibināta 1998. Gadā kā bezpeļņas nevalstiska organizācija. Mēs lobējam un aizsargājam biedru uzņēmumu intereses gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Mums ir pārstāvji visos neokupētajos Ukrainas reģionos. Mums ir pastāvīgs pārstāvis ICC starptautiskajā šķīrējtiesā Parīzē. Mēs esam pārstāvēti valdības komitejās, kā arī ministriju sabiedriskajās padomēs. Kā redzat, mēs esam ļoti labi pozicionēti, lai atbalstītu Ukrainas uzņēmējdarbības kopienu, kā redzēsiet nākamajā slaidā. Šis ir augsta līmeņa apraksts par to, ko dara ICC Ukraina. Mēs padarām uzņēmējdarbību pieejamu visiem katru dienu visur. Praksē tas nozīmē daudzu aktivitāšu īstenošanu un plašu spektra individuālu pakalpojumu sniegšanu. Piemēram, mēs organizējam starptautiskas izstādes, seminārus un konferences, meklējam jaunus tirgus un veicinām starptautisko tirzniecību, sniedzam atbalstu ISO certifikātu iegūšanā, nodrošinām apmācību kursus, kas aptver visus starptautiskās tirzniecības, standartu, maksājumu un loģistikas aspektus, esam izveidojuši eksportētāju un importētāju padomi, sadarbojamies ar ārvalstu vēstniecībām un konsulātiem. Lai palīdzētu ārvalstu uzņēmumiem darboties Ukrainā, sadarbojamies ar Tradec Lupakas. Apvieno visus akreditētos Ukrainas tirzniecības pārstāvjus, lai atvieglotu eksportētāju un importētāju darbu. Mēs aplūkosim tos nākamajā slaidā. Kā redzam šajā slaidā, ICC Ukraina sniedz visaptverošu profesionālu atbalstu uzņēmējdarbības sabiedrībai 6 galvenajās biznesa nozarēs – biznes, eksportētāji, ražotāji, juridiskie jautājumi, pētījumi un pasākumi. Mēs nodrošinām plašu un visaptverošu atbalsta pakalpojumu klāstu. Būtībā, ja jums ir nepieciešama palīdzība jebkurā starptautiskā biznesa aspektā, jums vajadzētu sazināties ar mums, lai noskaidrotu, vai varam jums palīdzēt. Galu galā tas ir mūsu pamatbizness. Tātad ar to ir noslēgta Starptautiskās tirzniecības palātas ievadaļa. Pirms noslēdzu īsi apkopošu galvenos punktus, kurus esam apskatījuši. Kopsavilkums ir šāds. Starptautiskā tirzniecības palāta, kas dibināta pirms vairāk nekā 100 gadiem, šobrīd ir vadošā starptautiskā biznesa balss. ICC pamatuzdevums, ko stiprina Ženēvas manifests, ir veicināt un atbalstīt globālo tirzniecību ilgtspējīgi, taisnīgi un miermīlīgi. Mēs neesam tikai diskusiju platforma, mēs sasniedzam konkrētus mērķus, atbalstot savu pamatmisiju. Nacionālās komitejas mums sniedz patiesi globāla, neatkarīga biznesa tīkla spēku. ICC dalība sniedz plašu ieguvumu klāstu organizācijām, kas iesaistīti starptautiskajā biznesā. ICC Ukraina tagad ir pārstāvēta visā Ukrainā un visos biznesa ietekmes centros, nodrošinot plašus atbalsta pakalpojumus Ukrainas uzņēmējdarbības kopienai. Šis atbalsts attiecas ne tikai uz starptautisko tirzniecību, kā to apliecina mūsu globālā eksporta veicināšanas programma, bet arī uz atjaunošanas programmu, ko pierāda mūsu programma Atjaunot Ukrainu. Mēs ar nepacietību gaidām jūs kā mūsu biedru. Paldies, ka noskatījāties video ICC Ukraina pakalpojumu pārskats.
Ceru, ka jums tagad ir skaidrs priekšstats par ICC starptautiskā tīkla stiprajām pusēm un par to, kādu atbalsta līmeni mēs ICC Ukraina varam sniegt. Atcerieties, ICC Ukraina ir šeit, lai palīdzētu. Lūdzu, apmeklējiet mūsu mājaslapu, lai uzzinātu vairāk un informējiet mūs, kā varam jums palīdzēt. Kontaktinformācija ir redzama šajā slaidā un aprakstā zemāk. Ja šī informācija jums bija noderīga, mums ļoti palīdzētu, ja nospiestu patīk pogu un abonētu mūsu kanālu, lai sekotu jaunumiem. Lūdzu, dalieties ar šo video un atskaņošanas sarakstu ar saviem biznesa kontaktiem. Mēs to ļoti novērtētu. Mani sauc Oleksijs Koženovs, un es ar nepacietību gaidu jūsu ziņu. Kopā mēs varam veidot labāku nākotni. Vēlreiz paldies!